Tā, čau. Šeit es jums parādīšu, kā izveidot šādu veidu fotogrāfiju. Šeit, šajā rāmītī varat ielikt jebkādu veidu bildi un vienalga pēc tam izveidot kādu izmēru jūs viņu gribat, jā. Tas foršs smuku, piemēram, jebkurā webā vai kur ielikt, piemēram, kaut ko tam līdzīgi, ja. Šito mēs nodzēsīsim. Nu. Paņemsim reki, un man ir sagatavots. Jā, bilda rāmi jūs varat paņemt, atvērt Google un paņemt kaut kādu, uzrakstīt rāmis, paņemt kaut kādu, vienalga kādu bildi un paņemt un atvērt un sakot līdzi. Paņemam sekojuši Quick Selection Tools, uzspiežam šeit, nospiežam Shift, turam, šeit. Šeit pa vidu. Tā, ok. Ir. Viss iezīmē. Šeit iezīmē, šeit ir. Tagad paņemam Selection. Inverse. Redziet? Es šeit pazūd. Iezīmē šits te tikai. Šitas rāmis. Tagad Copy. New. Tas ir viņš uzreiz automātiski jau izmanto tos izmērs, kas ir nokopēts. Open. Viss, redziet? Un šāda veida obligāti šādu lapu, jā. Un Ctrl V. Redziet? Nevis kā balts fons, bet kā šāds fons, jā. Okay, nolaižam lejā. Tad, kas mums, man piemēram, šitā vēl. Tā, šeit. Es lieku šitādu bildu vienkārši tā, lai parādītu, kā jums to kā dara. Nospiežam Ctrl A. Tas viss iezīmēs. Un Ctrl C. Copy. Kopējam. Viss tās pašas funkcijas, kas ir uz datoru pie. Un Ctrl V. Ir bildi jau ievietojas, ja. Tagad spiežam Ctrl T. Turam Shift. Tas ir tāpēc, kāpēc Shift, tāpēc, lai tā bilde nebojātu savu eksistējošo izskatu. Ja jūs neturēsiet Ctrl un vienkārši tāpat viņu stumdīsiet, tad viņi sabojās. Tad viņu vienmērīgi. Ja. Jums redzēt. Forši vienmērīgi kustās tā kā vajag. Tas, ka pārbrauc par malām, tas jūs neuztraucieties, pēc tam tā parasta layeriem mēs izbrauksim cauri. Atkal. Tak, ok. Tak, it kā ir. Nostājies pat varu pāri, lai būtu ideāli. Super smuki. Un tagad Enter. Tā, ok, ir pāri malām, jā. Tas nekas. Paņem šito te, kur ir bilde. Novelkam viņu lejā. Redzēt, viss smuki iekšā. Tagad jums ir foršs rāms, kuru jūs varat, piemēram, kā parasts, kā glezna, piemēram, kas stāv uz jūsu sienas, ja. Un tas ir tāds vienkārši piemērs, kāds bija, kādu var uztaisīt bildi, ja. Paldies, ka skatījāties.